Nekad nemazgā savu moci pašapkalpošanās mazgātavā ar agresīviem sārmainiem līdzekļiem. Mocim ir daudz visādas jūtīgas virsmas, piemēram, chromētās detaļas, vinilo sēdekļi, gumijas, kas var ļoti viegli tikt sabojāts ar agresīviem līdzekļiem. Reāli ērtākais risinājums, kā ātri, kvalitatīvi un galvenais droši kopt savu moci, ir plēša moto komplekts. 100 ml plēša sniega uz litru ūdens, sakrata smidzinātāju un uzpumpē 35 līdz 50 reizes. Un klājam virsū putas. Tā kā līdzeklis ir pH balansēts, tas nesabojās arī sēdekļu, gumijas un chromētās virsmas. Ļautiem sākt iesūkties netīrumos apmēram 2 minūtes. Sniegs ir lubricēts un pH balansēts putu koncentrāts, vienlaikus arī šampūns, kas ir saudzīgs visām motociklu detaļām. Gan sēdekļiem, gan stūrei, gan chromētām detaļām, kas ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem var būt viegli sabojātas. Un tagad skalojam nost. Pirmā mazgāšanas fāze ir izdarīta, virsējie netīrumi ir nomazgāti. Ķeramies klāt pie kontaktmazgāšanas, bet pirms tam uzklājam vēlreiz sniegu. Sagatavo spainītī detailinga otu un mikrošķiedru mazgāšanas cimdiņu, pieliekam klāt 50 līdz 70 ml plēša sniega uz 10 litriem ūdens. Visas glancētās virsmas, lai nesaskrāpēt, mazgā ar mikrošķiedru cimdiņu, bet vietās, kur ir grūtāk piekļūt, izmanto detailinga otiņu. Un tagad skalojam nost. Motocikls jau spīd un aizstās, bet neaizmirst pēdējo soli nožāvēt moci, lai tur neveidotos ūdens straipi. Tā mēs izmantošu komplektā iekļauto plēšu žāvēšanas dvieli, metam virsū un ar vienu vilcienu visu perfekti nožāvējam tā, ka nepaliek nekādas pilītes vai ūdens straipi. Tā, spogulītes palika. Nu, konča. Mocis tagad tīrs un gatavs doties ielās.